Tik tiešām jums ir absolūti taisnība. Tikko ir beigusies tikšanās ar Latvijas Kultūras akadēmijas un Mākslas akadēmijas studentiem, un es esmu ļoti gandarīta par šo sarunu rezultātu, jo šis sarunas mērķis bija prezentēt mūsu Kultūras ministrijas un dažādu padomju redzējumu par nākamo gadu, jo, kā mēs zinām, 2014. gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tieši tāpēc mēs gribējām tikties ar jauno paudzi, jo viņu inovācijas mums ir ļoti svarīgas un ir ļoti nepieciešamas. Un tieši tas, es arī ceru, papildinās mūsu programmas prezentāciju. Šī Eiropas kultūras telpa ir kā tāds, kvantu, fizikas zinātnieka pods faktiski, kurā savstarpēji miedarbojas vēsture, šodien un, protams, arī nākotne, par kuru jādomā jebkuram cilvēkam. Ja jūs, protams, esat Latvijas un Eiropas patriots, kas, es domāju, ir pilnīgi normāli. Līdz ar to Brisele šobrīd priekš mums tiešām ir tas centrs, tas augstākais, faktiski tas sākuma punkts, tā māte, pirmbarotāja, tāda pat govs, tā varētu nosaukt, kur faktiski dod mums to savu, teiksim, to ļoti svarīgo vielu, bez kā neviens mazs bērniņš, kas aug un attīstās, un, protams, ka mēs vēl esam salīdzinoši jauni blakus mūsu Eiropas vecajiem brāļiem. Ja mēs būsim saņēmuši šo pirmpienu, tad mums būs ļoti tāda veiksmīga attīstības vīzija, protams. Un būtībā ir tā, ka gan sports, protams, kultūra, izglītība, zinātne, arī tieši tā medicīna, ASV, Krievija, Eiropa, tāpat arī Ķīna un daba. Es domāju, ka tās ir absolūti, tā teikt, pārdomu vērtas vielas un viela pārdomām un progresam. Un es domāju, ka tik tiešām šis mūsu projekts kopā ar jauniešiem vainagosies izciliem panākumiem.